Nav daudz ēdienu, ko darbdienu vakaros iespējams pagatavot 10–20 minūtēs un kas turklāt ir lēti un garšīgi. Pasta jeb makaroni ir viens no šiem nedaudzajiem. Jūnijā dienas ēdienu un rito gardajā meistarklasē šefpavārs Endijs Bērziņš mācīja pagatavot divas pamata mērces, kuras papildinot ar piedevām pēc paša izvēles, iespējams katru vakaru tikt pie atšķirīga pastas ēdiena. Cik maz mums bija salātu, tik daudz mums jau ir salāti, tik daudz arī ir pastas, jā, un tik daudz arī ir ravioli, jā, teiksim, jā. Ja gadus 3 atpakaļ, top ravioli bija viss ravioli, tad tagad viņam ļoti pietuvojies jēra ravioli, jā. Tādi cilvēki tomēr zina, domā, ko ēd, un arī interesējās, un arī, nav vairāk tik konservatīvi. Apmeklētājiem jautājām, kā pastu viņi parasti gatavo savās mājās un ko jaunu iemācījās meistarklasē. Īstenībā es neesmu pasta cienītāja, bet es domāju, ka tas varētu būt veids, kā, teiksim, to pastu, neteiksim iemīlēt, bet, kaut kā vairāk sākt izlietot. Esmu diezgan liels Itālijas ēdienu cienītājs un, piemēram, patīk, kā tika gatavots dažādas mērces tieši to. Bet pietrūka varbūt tas tieši makaroni, kā paši ne makaronis, kā tieši paša pasta tiek gatavota. Meistarklases receptes meklējiet dienas ēdienu jaunākajā numurā. Solvita Smiļģe, Artis Baņģieris, speciāli Diena TV.